Pirts. Vieta, kur augstas temperatūras iedarbībā, cilvēka ķermenis sāk svīst un attīrās no visa liekā. Ja uzskatām par pareizu Darvina evolūcijas teoriju, tad attīstības rezultātā cilvēka cilts zaudēja lielu daļu savu ķermeņa apmetojumu. Mums ir viedoklis, ka dažiem no viņiem stipri sala. Un visticamāk, ka doma par pirti dzima ļoti nosalušu un netīru cilvēka prātā. Šis būs stāsts par tīrības tradīciju pasaulē. Turcijas republikas dibināšanas pamatā ir kultūra. Mustafa Kemals Ataturks. Šis ir turpinājums stāstam par turku pirti, kuru meklējām un atradām Stambulā, pilsētā starp Eiropu un Āziju. Pirts tradīcijas šeit ir senas, pirtis līdzinās lepnām pilīm, bet pats rituāls svešiniekiem vienmēr bijis eksotisks un noslēpuma pilns. Stambula ir kā burbuļojošs ūdens katls, taču šajā trokšņainajā metropolē var atrast arī dažas mieru ostas, starp kurām ir mošejas un nenoliedzami arī pirtis. Mūsu pētījumu sekmīgo norisi veicināja divi turki, divi pirts entuziasti, kas ir iegādājušies pussabrukušu Stambulas pirti un grib to restaurēt. Mūsu draugi Ergins un Javus ir nolēmuši, ka viņu pirts jeb hamams atdzims tehniski modernizēts, toties atjaunojot vēsturiskās tradīcijas, respektīvi uzsvaru liekot uz pirts apmeklētāju savstarpējo komunikāciju. Kā tad darbojas turku pirts? Lai hamams sasniegtu nepieciešamo temperatūru, 25 dienas no vietas tas jākurina ar malku vai dabasgāzi. Rezultāts ir līdz 40 grādiem uzkarsēta 3-stāvu marmora pils, plašām telpām un vareniem griestiem. Šo sarežģīto misiju palīdz izpildīt no seno romiešu tarmām pārmantotā hipokausta apsildīšanas sistēma, proti zem pirts grīdas atrodas dūmu galerijas, kas krustojoties viena ar otru, veido smalku apsildes tīklu, kā rezultātā pirts marmora grīda un sienas tiek vienmērīgi uzsildītas. Turku hamams sastāv no 3 pamattelpām. Priekšnamā jeb kamegah atrodas ģērbtuves. Tur var dzert tēju un tērzēt ar citiem apmeklētājiem. Vēsajā telpā jeb iliklik temperatūra parasti nepārsniedz 25 grādus, un te ķermenis tiek pieradināts galvenajai pirts daļai, karstajai telpai, vai turku valodā sičaklik. Tur temperatūra jau sasniedz 30 līdz 40 grādus. Kurtuve jeb kulhan parasti atrodas zem karstās telpas un ir viena no apsildīšanas sistēmas galvenajām sastāvdaļām. Pirts procedūra sākas ar to, ka aptinies ar dvieli un koka klikatām kājās, tu dodies iekšā karstajā telpā. Pirmajā brīdī varbūt šitīs, vai tad vispār iespējams iesvīst šādā temperatūrā, tomēr lielais gaisa mitrums un siltās marmora plātnes drīz vien dara savu. Aptuvenais karsēšanās laiks ir 15 minūtes, un tad jums uzmanību pievērsīs pirtnieks, jeb turku valodā tellaks, un sāksies procedūras aktīvā daļa, kas ilgs aptuveni pusstundu. Te nu es esmu izplājies turku pirts pašā vidū un ar satraukumu gaidu, kad durvīs parādīsies pirtnieks. Īstas pirts sajūtas man nav, jo temperatūra ir tāda pati kā vasaras vidū siltumnīcā, tomēr gluži nemanot esmu riktīgi nosvīts. Turklāt, šaurās latviešu koku pirtiņas vietā ir neticams plašums un greznība, kā sultāna valnes istabā. Neprastās izjūtas vēl vairāk pastiprina gaismas un skaņas rotaļas, un es varu apgalvot, ka laiks šobrīd ir apstājies. Idilli pārtrauc tellaks. Viņa noteiktās darbības man iedzen bību vēl pirms gaidāmā procesa. Kas tagad notiks? Ko viņš darīs? Viss sākas ar masāžu, kuras mērķis ir atbrīvot saspringumu, izmasējot un izstaipot katru muskuli. Pirtnieks darbojas diezgan emocionāli un brīžiem pat agresīvi, tomēr nav tik traki, kā izskatās. Kopumā var apgalvot, ka sāpju robežu masāža nepārsniedz, lai gan epizodiski uz tās balansēja. Jo vairāk es atslābinājies, jo iespējamība, ka kaut kas varētu būt nepatīkami, ir mazāka. Pēc nelielās masāžas tellaks ņēma rokā īpašu no kazas spalvas pagatavotu cimdu, ar kuru no mana ķermeņa, tajā skaitā no sejas, nobērza atmirušo ādu. Tā, tagad viss liekais ir nost, poras vaļā un esmu gatavs ziepēm. Procedūras turpinājumā seko mazgāšana, jeb uzbrukums ar saputotām ziepēm.
Tas acīm redzami sagādā baudu arī pašam pirtniekam, kurš šajā brīdī uzskatām var nodemonstrēt visu savu meistarību. Interesanti, ka vienlaicīgi ar ziepju kūri pirtnieks turpina sakārtot arī ķermeni, iztaustot katru muskuļu šķiedru un iekrakšņot vietā kādu noklīdušu skriemeli. Esam galā! Jūtos sprigans un tik tīrs kā dūjas spalva. Tīra ir gan miesa, gan dvēsele. Pirtnieks ir ievācis pietiekami daudz datus par manu skeletu, un tā vien liekas, ka reģistratūrā tūdaļ saņemšu precīzu izziņu par manu fizioloģisko kondīciju. Ja un starp citu, tas tomēr bija mazliet mulsinoši. Vēl nekad agrāk man no galvas līdz kājām nebija mazgājis vīrietis. Mīļie skatītāji, un tā kā jūs visticamāk tomēr esat augstie ziemeļnieki, tad turku pirts burvībai varat ļauties arī savā nodabā. Tomēr mēs jums karsti iesakām neskopoties un dabūt komplektā arī augsta līmeņa mazgātāju masieri, kurš jums tikpat kā neko nejautās, toties izlasīs jūs ķermeni kā pa burtiem. Grand Bazaar, jeb Stambulas lielais tirgus, vecs kā zeme, jeb precīzāk, pilsētas bijušais noliktavu komplekss par tirgošanās vietu ticis pārbūvēts pirms aptuveni 600 gadiem. Šī ir tā pirkšanas pārdošanas paradīze, kur arī latvieši ir iepazinuši kaulēšanās mākslas pamatus. Šoreiz mēs izslīdēsim tirgoņu tvērienam, jo cauri raibajiem Grand Bazaara gaņģiem Ergins jau vedina mūs uz kādu gaumīgu pirtslietu bodīti. Cik vecs ir šis tirgus? No 1462. gada. Tas nozīmē, ka tam ir vismaz 600 gadu. Jā, visai šai mājai, un vienmēr visos laikos šeit ir bijis tirgus. Un arī pat kara laikā? Jā, arī kara laikā šeit ir bijis tirgus, lai gan dažas tirgus daļas, protams, ir piebūvētas un pārbūvētas vēlāk. Grand Bazaars ir ļoti liels un viratnē šeit var nomaldīties. Šīs visas ir pirtslietas, un šis ir ļoti tūs oriģinālam. Un no kā tas ir taisīts? Tas ir izgatavots no kādas vilnas. Viņš ir ļoti ass. Liekas, ka nav ass, bet šausmīgi sāpīgi. Šausmīgi sāpīgi. Šajā mazajā cimdiņā slēpjas turku tradīciju esence. Tas ir tradicionāli pielietots pirtīs, un to mēs izmantojam jau no Osmaņu impērijas laikiem. Un tad vispirms pirtī jūs sakarstējaties, un tad ar šo cimdiņu nobežat nost mirušo ādu, un pēc tam jau ņemat tālāk kaut kādu mīkstāku mazgāšanās līdzekli. Otra svarīgākā lieta pirtī ir dvielis jeb peštamals. Veikaliņu pārdevēja Jeliza apsola parādīt pārīti, taču 5 minūtēs gar manām acīm nozib 20 pirtsdvieļi. 80% zīts un 20% kokvilnas, 50% zīts un 50% kokvilnas. Kombinācijas visdažādākās, un peštamali izrādās tik universāli, ka labi pieguļ gan gurniem, gan krūtīm, un perfekti izskatās arī kā galvas segas vai matu žāvētāji. Turklāt tos var lieliski izmantot arī kā elegants galdautus. Nav iespējams pretoties. Uz turku pirti nākamreiz došos jau ar savu personīgo dvieli. Vēl viena jauna atklājuma diena. Šķērsojam Bosforu jūras šaurumu un uzņemam kursu uz Stambulas daļu, kas ģeogrāfiski atrodas Āzijas kontinentā. Esam ieaicināti uz tās tējas kādās turku mājās. Simpātiskā Zerana koordinē Turcijas un Baltijas valstu sadraudzības biedrību, un mums palīdzēja ātrāk iejusties savā zemē. Viņas māte Mužgana ir gleznotāja, ārkārtīgi viesmīlīga, atvērta un dzīvespriecīga sieviete. Māksliniece bija apsolījusi mums kādu pirts stāstu no savas bērnības. Bērnībā pirts iešana man un manām 3 māsām sākotnēji bija tīrās mocības. Manā dzimtajā pusē pirtīs tika izmantoti termālie ūdeņi, kas mums bērniem patiešām likās briesmīgi karsti. Tomēr mamma bija nepielūdzama. Mums vajadzēja vien kāpt iekšā baseinā un karsēties. Arī ziepes mazgājoties šausmīgi koda acīs. Turklāt vēl viens pārbaudījums bija beršanas pasākums ar parupjo cimdu. Spiegdams, kliegdams, tā mēs tur pretojāmies, cik varējām. Tomēr beigās iznākums allaž bija viens un tas pats. Mājup devāmies, noberstas un tīras. Pirms katrām turku kāzām ir tāda tradīcija, ko sauc par hennas nakti. Un būtība ir tāda, ka ar šo hennas palīdzību
uz jaunās līgavas plaukstas tiek uzzīmēts tāds īpašs zīmējums. Pēc šī zīmējuma uzzīmēšanas roka tiek satīta, un nākamajā rītā, kad līgava pamož, tad visas līgavas radinieces, visas sievietes, citreiz kopā, tās ir kādas 30 sievietes kopā, dodas uz pirti. Un tur pirtī tad viņas vispirms sasēžas uz šī centrālā lielā pirts akmens, kas parasti ir karsts, un tad līgava šādi noliek savas rokas, rokas tiek attītas vaļā, un tad viņiem palīdz šo zīmējumu nomazgāt visas viešņas, paliek vēl tāds oranžs aplīts, un pēc tam sievietes lej viņai uz galvas ūdeni, un tad arī sākās mūzika, dejas, ir daudz ēdienu, un to sauc par tādu kāzu tradīciju pirtī. Bet ko tad mūsu vīrieši dara pirtī? Ko vīrieši dara? Vīrieši. Nu, viņi neko tādu īpaši nedara, man šķiet. Bet, jā, vēl viena lieta, kas attiecas uz bārdām. Jā, viņi parasti pirms kāzām iet pie frizieru, un tad viņiem izstājas tāda īpaša bārdas forma. Bet citādi viņi pirtīs mums diezgan tāda mierīga un nekādas jautras lietas nedara, tā kā mēs. Nav nekādas muzikas, tikai frizieris. Un vai tu zini, ir viens tāds diezgan aizraujošs, interesants stāsts no pagātnes, kas gan patiesībā joprojām notiek arī mūsdienās, es neticēju, bet tā patiešām ir. Piemēram, vīrietis satiek uz ielas sievieti, viņš redz, viņam patīk šie sievieti, bet viņš redz tikai sievietes seju. Viņš nezina, kāds izskatās viņas ķermenis. Tātad tas ir tas stāsts par to, kad viņš pēc tam sūtīja savu mammu uz pirti, lai noskaidrotu, kāds ir šis sievietes ķermeņa izskats. Jā, tieši tā. Un tas notika agrākos laikos, bet izrādās mana brālēna sieva pastāstīja, kā notika viņa iepazīšanās. Un izrādās, ka mans brālēns bija aizsūtījis tajā pašā dienā, kad viņa tagadējā sieva gāja uz pirti, viņš tajā pašā dienā bija aizsūtījis savu māti uz to pašu pirti, lai māti izlūkotu un noskaidrot, kā tad izskatās šī meitene. Un tad viņi stāstīja, ka tā sieviete uz man tā dīvaini skatījās un nesaprot, kas notiek, kāpēc viņi man tā izspiego. Katrā gadījumā tas interesantākais ir tas, ka tad, kad es jautāju savu brālēnu, bet kā būtu, ja tas nebūtu, rezultāts nebūtu tas gaidītais, viņš teica, nē, uz savas mātes galvu mēs vienmēr var paļauties. Kāpēc jūs gleznotās sievietes izskatās tieši tādas? Turku sieviete ilgus gadus ir bijusi diezgan apspiesta, viņai ir bijušas ļoti maz tiesības sabiedrībā, viņa ir bijusi spiesta dzīvot pēc vīriešu rakstītiem likumiem, un viss tā rezultātā man vienmēr ir gribējies atklāt turku sievietes īsto patieso būtību, jo viņas ir ļoti gudras, arī skaists, un to es mēģināju parādīt savos darbos, savās gleznās. No turku sievietēm vienmēr ir ticis prasīts ārkārtīgi daudz. Viņām vienlaikus bija jābūt gan iznesīgām, gan labām mājsaimniecēm, gan labām ēdienu gatavotājām, gan labām sievām, galā arī labām mātēm un tā tālāk un tā joprojām. Dažās Turcijas vietās viņas bija tik ierobežotas, pat tīri fiziski, ka viņas pat nevarēja īsti uzskatīt par īstām sievietēm. Un manai mātei tas nepatīk. Turku sieviete grib būt brīva, atraisīta un grib iegūt labu izglītību. Tāpēc manās gleznās turku sieviete ir centrālais tēls. I use Turkish woman in my paintings. Par to arī Mužgan stāsta savās gleznās, kur turku sieviete viņu uzdrošinās attēlot, izceļot tieši ķermeņa skaistumu, sievišķīgās līnijas un uzsverot, ka tikai miesas un dvēseles harmonijā var uzplaukt īsteni brīva un laimīga sieviete. Pēdējo dienu Stambulā esam nolēmuši pavadīt nelielajā un turistu neskartajā Veznečiler hamamā. Taču jau gandrīz nonākuši pie galamērķa ar šausmām konstatējam, ka pirts virzienā stūrē papraus pulciņš omulīgu sievu. Pirmā doma cauri ir pirtī šodien sieviešu diena. Kā atklājās, dāmas vienkārši bija nolēmušas uztankoties ar žāvētu augļu un riekstu krājumiem. Šoreiz pirtī esam kopā ar Erginu un viņu bijušo kursa biedru no Norvēģijas. Telaks mūs īpaši nešķiro un apstrādā visus pēc kārtas.
Domājams, ka uz mirkli esam tīrākā filmēšanas grupa pasaulē, jo tiekam kārtīgi nobērsti jau 2. reizi 2 dienu laikā. Es domāju, viņam tur no ādas nekas vairs pār nav palicis. Es personīgi domāju, ja šo vietu nedaudz popularizētu, tad šeit noteikti būtu daudz vairāk apmeklētāju, jo patiešām šī pirts ir lieliska. Un tā ir pirmā reize, kad tu esi šajā pirtī. Jā, un man tā patiešām ļoti patīk. Nu, puikiņi, tagad tavu kārt, ejam. Jā, tūlīt. Vispirms tātad neapšaubām, tu tiec noskrubināts, tev tiek nobērsta šī mirusī āda, tas ir pats svarīgākais. Tavs poras jau ir atvērušās, un pēc šīs ādas nobēršanas neapšaubām tev ir jānomazgā ķermenis. Tas ir tas svarīgākās lietas šobrīd. Hamamā tātad vispirms ir... Yani yerden de temizliğiz. Tamam, restorasyona ihtiyaç var da ama şey değil. Tas bija jauki. Mana pirmā saunas pieredze patiešām ļoti jauka. Un jāatzīst, ka pirmo reizi kopš bērnības man nomazgāja kāds cits. Tas bija patiešām aizraujoši, tā bija aizraujoša pieredze. Un kāda ir tā lielākā starpība starp šo turku pirti un starp skandināvu saunu, kur ir labāka? Domāju, ka abas ir pietiekami labas un jaukas pirtis, kas attiecās uz turku pirti, tad diezgan amizanti ir šī mazgāšanas procedūra, diezgan iespaidīgi ir visa šī pirts telpa, kas ir ārkārtīgi liela un plaša. Un, protams, arī karstums šeit ir daudz mazāks. Tas nozīmē, ka ilgāku laiku var atrasties šeit pirtī, kas neapšaubām nav iespējams parastajā karstajā saunā. Respektīvi, sauna ir kā sprints, hamams kā maratons. Hareketler herhalde ya. Çok iyi gözüküyor böyle. Maşallah. Ama çok iyi oldu. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Fantastic, no? He's 64 years. Pirtniekam ir 64 gadi, un 45 gadus viņš strādā šajā pirtī vienā un tajā pašā vietā. Jā, tas patiešām ir neticami. Jā, tas ir fakts, viņš strādā šeit dienu no dienas šajā hamamā. Hamam atmosfēra, es domāju, ka šeit ir ļoti patīkami, bet komentēt kaut ko vairāk par šo pirti man ir grūti. Turpinot par pirtnieku, es varu teikt, ka 45 gadi tā ir ārkārtīgi liela pieredze. Tas ir kā vesels cilvēku mūžs. Manam tēvam, piemēram, ir 45 gadi. Tas nozīmē, ka jūsu pirtī arī vajadzētu tikpat pieredzējuši vīri. Jā, iespējams, tikpat pieredzējuši. Un vai iespējams Stambulā šobrīd tādu atrast? Nu, tā kā tev pagaidām šeit nav biznesa, mēs varētu ar tevi vienoties. Gelsin. Ama size değişik geldi mi? Şaşırdınız mı? Şaşırıyor. Tabii ne kadar olsa değişik geliyor. Tabii ne kadar olsa değişik geliyor. Sen de bilmiyorsun ki değişik. Un pirtnieks saka, ka, protams, tā ir diezgan patīkama izmaiņa šī mūsu vizīte, bet nav tā, ka šeit nenāk turisti. Principā mums ir vienalga, ko mēs mazgājam, nav svarīgi, kas ir šis cilvēks. Ik viens saņems vienlīdz labu servisu. Okey. Çok teşekkür ederim. Okey. Ya o da kendi peşine alıyor. Kendi işte Anadolu'dan geldi. Onu mu yalnız biz götürdük gitti de peşine aldı ya. Bizim de var peşine aldı. Bizim kesinlikle bana silah çıkma götürmesi lazımdı havlu. Havlu. Tabii bizde var ya. Normalde çıkışta olurlukta havluyu girmemiz lazım. Tabii şimdi oradan yaşlı tanıyorlar orada. Öyle mi?
cauri. Viss ir ar to galā. Rīt ir lidmašīna, agri no rīta. Mēs kāpjam iekšā, braucam atpakaļ no Stambulas uz Latviju. Un šī turku ballīte ir slēgta. Pēdējais vakars Stambulā. Dodamies uz Ramadāna svētkiem. Cemaati anlatan, dini celili İslam'ı neşreden bütün geçmiş ulemamızın, mürşitlerimizin aziz ruhları için ve bilhassa Sultan Tas ir gan ticības apliecinājums, gan svētki, un musulmaņiem vienā vārdā tas saucas Ramadāns. Ramadāns ir mēnesis ilgs, un tā būtība ir gavēnis no saules lēkt līdz rietam. Īsteni ticīgie šajā laikā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt, ne mīlēties. Šogad Ramadāns iekrita vasaras beigās un bija liels pārbaudījums ticīgajiem, jo bez ēšanas bija jāiztur 14,5 stundas, jeb no 5 rītā līdz 7:30 vakarā. Tāpēc liela daļa Turcijas iedzīvotāju veselu mēnesi cēlās jau 4:30 no rīta, lai pēstu brokastis pirms saulēkta un tad nosnaustos līdz darba dienas sākumam. Pievakarē viss jau laicīgi ir sagatavots maltītei un saulrietam veltītā lūkšana, kas skan pāri pilsētai no mošeju minaretiem, ir signāls ilgi gaidītajām vakariņām. Līdz ar pēdējo vakaru lūkšanu simboliski tiek izsludināta arī Stambulas nakts dzīve. Pilsētas parki un laukumi mošeju tūmā pārvēršas par milzīgām svētku arēnām, kuros viss saplūst vienkopus. Ēšana, tirgošanās, dziedāšana un pasēdēšana ar draugiem tāpat vien savā nodabā. Vēsturiskās vērtības, tradīcijas un paradumi turks ļauj uzlūkot kā bagātu nāciju, kas turpina strauji attīstīties. Tajā pašā laikā dzīves plūdums šeit aizvien ir rimts un brīžiem pat neticami pašpietiekams. Patriotiskās nācijas viena puse ir ticīgi musulmaņi, otra jau labu laiku dzīvo pēc modernās Eiropas standartiem. Turki ir tipiski dienvidnieki, atvērti, viesmīlīgi, temperamentīgi un jau no dzimšanas izcili tirgotāji. Turcijas virtuve no kebaba līdz kafijai un austrumu saldumiem ir īsta paradīze gardēžiem. Turki dzied un dejo, turki gavē un lūdz, turki izklaidējas nakts diskotēkās un turki raizējas par mūžīgo konfliktu ar kurdiem. Turcija ir valsts, kurā dominē vīrieši. Tajā pašā laikā tā ir islāma zeme, kurā sievietes tiesības ir ievērojami lielākas kā citvieta austrumu zemēs un būtībā tādas pašas kā Eiropā. Jaunās Turcijas sieviete ir lepna, neatkarīga un ļoti sievišķīga. Turcijā ik viens ir gaidīts ciemiņš. Tie ir atvērti vārti uz joprojām neizzinātajiem austrumiem. Nebaidies un atdari tos vēl plašāk. Iepazīsti visu to krāsu daudzveidību. Uz ielas vai tirgū, mošajā vai restorānā, pludmalē vai pirtī. Nāc ar atvērtu sirdi un tevi sagaidīs kā labu draugu. Uzsmaidi un apmaiņā saņemsi patiesu prieku un sirsnību. Tādu mēs redzējām Turciju.